Sveiciens visiem, sveiciniekiem un sveiciniekiem. Ļoti liels prieks jūs šodien redzēt. Esmu izveidojis šo bērnu zinātņu centru zīmolu, kas mums ir cēsījis. Esmu 2011. gadā, pēc tam 12. gadā mēs atvērām vēl vienu zinātnes centru Rīgā, Zila brīnumi. Esat bijuši? Divas meitenes, super. Mēs arī 2012. gadā mēs palaidām mūsu Latvijas pirmo kosmisko zondi. Esat arī ar video fonā, ja esat dzirdējuši, ka īstenībā ir tādas lielas un trakas lietas, kur nokļūt pat kosmosā liekas, ka to nav iespējams, bet patiesībā ļoti vienkāršām lietām mēs to sasniedzām. Un arī televīzija rādīja, internetā rakstīja, un tas, protams, bija ļoti, ļoti patīkami. Ja vajadzētu parādīt, piemēram, savas spējas, ko tu vari, un tu varētu nākotnē, piemēram, labāku profesiju dabūt? Es domāju, tajā konkursā vajadzētu piedalīties tāpēc, lai varbūt iedrošinātu citus arī, ja neviens neko tā nav viņam hobija vai ko, lai viņš arī sāks kaut ko darīt, vai arī vienkārši, lai parādītu sevi un ko tu māki un iedrošinātu citus. Pasaulē ir ļoti daudz cilvēku ar apslēptiem talantiem, un tos vajadzētu atklāt, un varbūt tad mēs visi kļūtu tiešām laimīgi ar to, ko daram, un pierādīt sevi. Tātad par maksimālismu. Maksimālisti kā projekta patiesībā mērķis ir tas, par ko es jau mazliet pieminēju. Tas mērķis ir atrast mums Latvijā cilvēkus, kas grib kaut ko sasniegt. Kas grib kaut ko, kam ir kaut kāda sirds lieta, un kas jūtās ļoti labi tajā, un kas jūt, ka viņiem vai nu viņiem patīk mūzika vai māksla vai sports vai kaut kas, un kas grib tajā jomā kaut ko sasniegt. Būtībā pavisam vienkārši aizējam uz mājaslapu, tur aizpildām pieteikumu anketu, norādām linku uz savu video, ja tur jāielādē tas video. Tur ar linku augšuplādēt to video, jūs varat video, jūs pasakat, ka jūs varat pateikt, man ir talants tādā un tādā lietā, es daru to un to labi, un varat to parādīt, kā jūs to darat, ar zirgu jāiet, ielasīs ķeret, ja raķetes būvējat, un tad ar šo video tas būs jūsu pieteikums, un tad mēs viņu vērtēsim, un tad noteiksim uzvarētājs. Mums ir 5 kategorijas, katrā kategorijā būs viens galvenais uzvarētājs, katram uzvarētājiem 1500 eiro. Un 10 labākajiem būs arī planšetdatori. Es jums pateikšu, kāpēc jums tie video būs svarīgi. Jūs tagad 8. klase, ja? Tad, kad jūs beigsiet vidusskolu, jūs varbūt iesiet vai nu mācīties, vai jūs iesiet kaut kur strādāt, tas, ka jūs varēsiet parādīt, kur es tur vidusskolā vai pamatskolā esmu kaut ko tur darījis, piedalījies tādā konkursu, tāds video, tas darba devējam ir daudz svarīgāk nekā kaut kāds CV. Vai pie manis atnāk jaunietis, viņš saka, es te beidzu profenu, bet kur es esmu tur tādā projektā bijis, tur es biju tur es esmu izdarījis to, kur es esmu šitādas lietas taisījis, ja? Es apskatos, kas redzu, čalis nav vienkārši sēdējis tur un tikai lasījis, ja? Viņš ir kaut ko arī ārpusē darīt vai meiteni. Tāpēc, pat ja jūs liekas, ka jums nav nekādi milzīgi talanti pagaidām, vai jūs viņu neesat, es tāpat jums iesaku, uztaisiet tos video, kaut vai ieliekiet iekšā, lai jums jau, kā YouTube jau viss saglabājās. Viņam jābūt gudram, radošam, aktīvam, draudzīgam varētu būt dažreiz. Un vienkārši tādam pozitīvam cilvēkam, kas var parādīt sevi un savus talantus citiem. Noteikti radošam, jo bez radošam nenotiek nekas, tu nevari izdomāt vispār, kā pielietot savas pārējās īpašības. Un noteikti arī mērķtiecīgam, jo, manuprāt, radošums un mērķtiecība ir divas labākās īpašības, kas savienojot kopā var izveidot vislabāko rezultātu. Noteikti mērķtiecīgam, jo mums visiem ir jāiet savu mērķi, ja mēs to vēlamies. Mēs nedrīkstam ļoti mainīt domas, tīpaši šajā konkursā. Mums ir jāiet viena mērķi. Un, protams, komunikablam, lai mēs varētu sastrādāties ar citiem, ar kolēģiem, ar skolas biedriem, ko tādu. Un jābūt lielam gribas spēkam, jo neviens mērķis, kurš ir liels un kurš ir patiesi vērtīgs, nav viegli sasniedzams.